Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk? Jā, esat sveicināti raidījumā, kā dzīvot tālāk. Jā, tad raidījums, kā dzīvot tālāk, ir nedaudz pamainījis laiks, ja jūs jau esat to piefiksējuši. Tātad, kā dzīvot tālāk, katru darba dienu, nu gluži nē, bet pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, Rādio SVH TV ēterā no 11 līdz 12. Un atkārtojums tieši tajā pašā dienā, 6 pēcpusdienā arī Rādio SVH TV. Starp citu, šobrīd tiešraidē jūs varat uzdot mums arī no rīta. Tie, kas mūs tagad skatās, varētu arī uzdot jautājumus mūsu šīs dienas viesiem. Un tad mēs šajā raidījumā runāsim par to, kā būt vīrietim šajā tik ļoti trauksmainajā laikā. Un šodien pie mums ir izdzīvošanas speciālisti, veseli 3 ciemiņi šodien studijā. Tūlīt ar viņiem arī iepazīsimies. Tātad mūsu šīs dienas viesis ir Oskars Špickovs. Jā, sveiki. Sveiki, jā, tātad izdzīvošanas skolas vadītājs un apmācību treneris, un izdzīvošanas skola, tas ir nosaukums. Tas nav tā vienkārši izdzīvošanas skola. Nu, kā mēs sakām, jāiemācās izdzīvot, lai pilnvērtīgi varētu dzīvot. Tieši tā, jā. Un jūsu kolēģis arī tātad izdzīvošanas skolas eksperts un apmācību treneris Mareks Dombrovskis. Sveicināti. Sveiki. Nu, un vēl arī Oskars Grīslis, vīru grupas Evolūcija ar 2 L, uzmanības treneris. Arī tā man te rakstīts. Jā. Respektīvi, ir mana profesionālā darbība, kur es esmu pavadījis savu ikdienu. Tā ir intelekta attīstības centrs. Strādājam ar bērniem, jauniešiem, palīdzam uzlabot viņiem kognitīvās spējas, uzmanību, koncentrēšanos, darba atmiņu. Un ir vairāk tāda sociālā kustība, kas ir vīru grupa. Un vīru grupas vadītājs esmu jau 7. gadu. Faktiski šobrīd jau mēs pulcējam vīrus, veidojam formātu, lai vīri attīstītos. Jā. Tātad izskatās, ka mums ir neattīstīti vīri. Ja jau ir vajadzīga viņa attīstība. Bet par to mēs pēc mirkļa tagad sāksim ar izdzīvošanas skolu. Tātad izdzīvošanas skola izklausās tā, ka jūs ejat mežā, lecat āliņģos, ja, palaižat arī ar bērniem. Tā darīšana ir vairāk. Ja. Paņemat līdzi tikai trusi, nazi un sērkociņus. Tā kā to darot kājnieki, vai ne? Jociņi kā kājnieki, vai ne? Jā, labi, okay. Kas tad īsti ir izdzīvošanas skola? Tad izdzīvošanas skolas būtība jau ir tāda personiskā attīstība. Jā? Personiskā attīstība, lai vairāk iepazītu, izzināt savas spējas, attīstīt savus, teiksim, raksturu, nostiprināt noteiktas vērtības, prasmes, jā, kas var noderēt arī krīzes situācijās. Nu, es teiktu, tas tāds domāšanas veids ir, ka tas nav tikai par ugunsko iekuršanu un trusīša pagatavošanu, ja, bet tas ir domāšanas veids, kā skatīties uz daudziem procesiem dzīves laikā, gan uz savu dzīvi, gan uz procesiem vispār kopumā. Nu, tā, bet Mareks arī var domāt. Es noteikti varētu piebilst, ka tā ir tāda sava veida vide, tā daba un tas būšana laukā, tā ir vide, caur kuru mēs dodam iespēju cilvēkiem gan pilnveidot sevi, gan pilnveidot tās attiecības, bērns, vecāks, mamma, tētis, meita, dēls. Tas nozīmē, ka tur kopā ar vecākiem šīs pasākums notiek. Nu, būtībā izdzīvošanas skola mums janvārī 10 gadu būs. Jā, okay. Kas saka, nesam tā kā saka iesācēji. Ja? Un patiesībā izdzīvošanas skola sākās ar tēvu dēlu pārgājienu, kas bija 2016. gads, mīnus 10 grādi. Nu, pa nakti bija mīnus 25, kad es sagaidīju jūs pie ugunskura, bet pēc tam, protams, pa dienu, jā, bet brīnišķīgs laiks, kurš diezgan īsā laika posmā tev iedod no tādas sēdēšanas ofisā vai sēdēšanas pie televizoru, nonākt uzreiz ziemā, iet un puikam saprast, ziema ir forši. Es kaut kādu laiku atpakaļ, man tās labs paziņa ir Mārs Olte, un tad viņam bija tur, kur viņi gāja dabā un tur nakšņoja mežā un es viņam zvanīju un prasīju, viņš stāstīja, kad ir kaut kāds viens viņam paziņa, kas dzīvo ērgļos, kurš vienkārši atbrauc, izkāpa ārā no vilciena, paskatās -20, ok, super, aiziet viens pats mežā, ne Māris, bet viņam tur kaut kāds draugs esot, jā, kas tur uzceļ, tur, kur, nu, es domāju, priekš kam cilvēkam? Viņam ir normāli mājas, viņam ir, nu, viņš dzīvo kaut kur, priekš kam viņam iet, un tur ir klepus, poņķi, nu, tur viss taču. Zini kā, es teiktu tā, ir mums ik pa laikam, visiem cilvēkiem, ik pa laikam jānonāk tādā diskomfortā, lai mēs, atkārtošos nedaudz, lai mēs tā kā katrs iepazītu sev vairāk,
iepazīt sevi. Saprast, viena lietām saprast, ka tev dzīvē patiesībā daudz nevajag. Pēc kā tu dzenies iespējams no tādām komforta lietām. Un tas dod arī pārliecību par to, ka tu spēj, ka tu dzīvē nepazudīs. Un vienkārši tas ir arī veselīgi. Būt ik pa laikam svaigā gaisā un augstumā. Tas gan jā. Bet tur nevajadzēja sākt kaut kādu no sākuma, tā kā drusku vasarā, iziet kaut kur mežā, tad rudenī. Un tā pamazām pierod, vai nepietās. Es teiktu, ka nē, jo ziema savukārt ir ideāls laiks, lai tieši sāktu ar kaut ko šādu, jo tev nav visi šie rāpuļi, ērces, odi. Un otrs ir, ka tas, ko tu iemācies ziemā, tas tev pēc tam ir ļoti, ļoti viegli pielietojams vasarā, jo tas augstums liek diezgan ātri saprast, kā tad man jāorganizē savu dzīvi, tā gulēšanas iespējas, kā es iegūstu ūdeni, kā es viņu varu uzsildīt. Vasarā jau tas viss ļoti vienkārši. Kā mazgāties. Nu, slapjā laikā, man liekas, vēl trakāk ir. Tas gan pretīgāk. To es zinu, jā. Es esmu mežā nodzīvojis gandrīz pusgadu, tā kā viss normāli. Es zinu, kā tas viss notiek. Jā. Nereiz tāpēc arī, ka mums cilvēki saka, hei, viņi grib doties, vai kāds pasākums ir arī vasarā. Mēs sakam, vasarā mēs esam Pālostā, kur mums ir nometņu centrs. Mēs taisām lielos kempus nometnes bērniem, jauniešiem, vīriem, jo Pālos smilts, pludmales, mežs, upe, ja, bet tā kā parādās tie knišļi, mitrums, tā kā nav vairs knišļi, nav vairs ugunsbīstamība, ja, ir mitras, laiks, sniegs, mēs sakam, tad mēs atgriežamies mežos. Iekšzemē. Knišļi pie jūras ir krietni mazāk, tas arī, jā. Tā kā tu mums vasarā cits programmas, jā, bet rudens ziema jau aiziet, kas saka, jau savādākā veidā. Jau skarbāk. Un ar ko atšķirās no izdzīvošanas skolas, ja tā pārsvādiem mums ir apmēram skaidrs, ar ko atšķirās tas jūsu vīru grupas? Jā, vīru kopienas, es teiktu tā. Vīru kopienas. Jā, lielākā atšķirība laikam ir šis ilgtermiņa formāts. Jā, tas, kā mēs to saskatām un redzam, patiesībā mēs apkopojam vīrus tādām ilgtermiņa pārmaiņām, jā, jeb, teiksim, dzīves kvalitātes uzlabošanai. Jā, tāpēc arī tas jo ir jau forši šie 3 dienu pasākumi, 5 dienu pasākumi. Jā, es pats esmu bijis gan pie Oskara uz vienu formātu, uz otru. Jā, es esmu bijis arī stacijā uz iniciācijas pasākumu vīriem. Jā, bet tomēr... Kas tas tāds ir? Tur vīri iniciācijas pasākums. Kur jāstaigā pa oglēm? Kaut kas tam līdzīgs, jā. Bet to varbūt pēc tam mēs varam pastāstīt. Jā, bet īsumā atbildot, tātad šie visi pasākumi, kas ir tādi īstermiņa pasākumi, jā, viņi ir tādi enerģijas vairošanai, atziņu izveidošanai, jā, bet jebkurā brīdī tas vīrs kaut kādā kontekstā un atgriežas dzīvē, ikdienā. Kā tas notiek? Mūsu gadījumā. Piemēram, es tagad jūtu, ka es esmu lupati, es gribu būt vīrs ritīgs. Varbūt ne lupati, jā, bet es domāju, ka tu arī noteikti dzīvē esi piedzīvojis tādus mirkļus, kad tev tā kā ir tāds aicinājums iekšā, ka tu gribi dzīvi mainīt. Jā, 21. gadsimts lielā mērā tas ir tāds vientulības gadsimts. Jā, un tas, ko mēs redzam, patiesībā vīrieši gan mentālā veselība, arī patiesībā fiziskā un dzīvildze un dzīves kvalitāte. Jā, Latvijā ir ļoti bēdīgā stāvoklī, diemžēl. Jā, un mēs esam par to, ka mēs varbūt neejam tajā dramatismā, bet mēs radām vidi, kur vīriem sanāk kopā un apmainīties ar pieredzi. Jo redz, tev ir tava dzīves pieredze, man ir mana dzīves pieredze. Jā, un tā, ka mēs sanākam kopā, runājam, dalāmies, kā tu risini savus jautājumus. Tas ir līdzīgi kā tie alkoholiķi, kas sanāk. Tas ir līdzīgs, bet pozitīvāks. Ja? Jo tas, ko mums patiesībā arī šogad bija konferences vīriem, septembrī, ja, uz kuru bija 130 vīri, un tas, ko es redzu, ka patiesībā ir ļoti daudziem vīriešiem ir šis jautājums, ja, teiksim, 35, 40 gadu vecumā, ko tālāk? Tu esi visu sasniedzis. Tev ir nauda, tev ir status, tev viss dzīvē ir. Bet iekšā tu tomēr jūti, tikai dažiem. Varbūt, jā. bet iekšēji tu tomēr jūti, ka varbūt kaut kas nav, un tu sāc meklēt tiešām atbildes. Jā, vai arī tieši otrādi nav tās naudas un nav tās status? Varbūt arī. Vai arī attiecības izjukuši ir? Jā, ģimenē, tev savai tāds personisks bankrots. Nevis finansiāls bankrots, bet personīgais attiecību bankrots. Labi. Un tu sāc uzdot jautājumus, vai šitā ir jādzīvo tālāk, vai tomēr ir kaut kas ir jāizdara secinājumi.
Bet tas ir pieaugušiem vīriešiem, tas nav tā kā vairāk bērniem. Pieaugušiem, jā. Nu, mēs arī organizējam kādus pasākumus kopā, kur vīri sanāk ar saviem puišiem, jā, bet mums vairāk tas akcents ir tieši uz pieaugušiem vīriem. Jā, līdzīgi kā Oskars teica, tas, ko es esmu novērojis, ka lielā mērā tie vīri, kas ir dažādi, protams, bet bieži vien vai nu zina, ka ir jau kaut kāda tāda krīze, jā, kaut ko piedzīvo vai jūt, ka viņi drīz tuvosies. Jā, un šīs krīzes var būt ļoti dažādas. Finansiālās attiecību krīzes, jā, teiksim, tādas eksistenciālās arī. Jā. Nu, tu tā kā jūti, ka tev ir nepieciešams atbalsts. Un kādreiz tas bija normāli. Cilvēki dzīvoja kopienās, arī vīri dzīvoja kopienās. Jā, un darīja vīru lietas. Dzīvoja ģimene kopā vienā mājā, jā, vairākas paudzes. Jā, vairākas paudzes darīja vīru lietas, un bija šī iespēja dalīties gan ar pieredzi, gan ar skatījumu uz dzīvi. Un sievas darīja sievas lietas. Nu, sievas darīja sievas lietas, jā, bet mēs šobrīd tiešām piedzīvojam to, ka sabiedrība transformējās. Jā, mēs vairs nedzīvojam malās, mēs vairs neskrienam pakaļ mamutiem, jā, bet tomēr tā vajadzība pēc būšanas kopā un vajadzība būt kopā ar vīriem, tā ir katram. Ja, tā ir katram, un, protams, mēs varam būt ļoti garīgi un iet tālās un meditēt un būt vienatnē un vientulībā, ja, bet tomēr ir kaut kāds dzīves posms, kaut kāds brīdis, ja, kur tev ir nepieciešama šī kopiena. Sievietēm arī ir kaut kas līdzīgs? Zin kā, sievietēm ir tā, ka sievietes ir vairāk bioloģiski jau tendētas uz to kopienas veidošanu. Ja. Es ļoti bieži novēroju, ja, kad, ja teiksim, mēs kā vīrs kaut ko vēlos, ja, man dažu reizi pietiek arī, ka es aizeju viens, ja, varbūt ar kādu čomu, ja, mēs esam 2-3 sievietēm kaut kā vairāk tā čupošanās un tas kolektīvisms ir iekšā. Ja, tā kā viņām tas iznāk vairāk dabiski. Ja. Vīrietis ir tas, kurš ieiet garāžā, ja, un dzer. Vai nu dzer, vai skrūvē. Un tad atkal skrūvē. Ja nesnāk saskrūvēt, tad atkal. Bet tas nozīmē to, ka tā nav slikta lieta pēc tam, kad ir padzīvots Jelgavā vienu brīdi, vai ne? Nu, tev ir tā kā to šaitans ir izdzīts ārā, un tad iet pie jums piesakās. Nav jāiet tur Minnesotas vai vēl kaut kas tāda, taču arī ir, vai ne? Nu, ir ļoti dažādi, jā. Patiesībā es teikšu tā, ka mūsu vīru kopiena visi ir tādi motivēti, izglītoties, teikšu, pat garīgi orientēti cilvēki, ja visi tie, kurus interesē kaut kas vairāk kā ne tikai klasiskie sporta veidi, sanākšana kopā, parunāt par mašīnām, par basīti, jā, kaut ko. Nu, tur ir dziļas sarunas, jā, par grāmatām, palasam foršas grāmatas, apmaināmies, jā, tā kā, nu, tā riktīgi foršā lieta. Kā tas fiziski notiek? Jūs esat kādreiz piedalījušies? Ne, no jums jau, protams, jums ir izdzīvošana. Jums visu laiku esat barā. Mēs pieņemsim izdzīvošanas skolā. Mums ir tās 4 dienas apmācības programmas vīriem, kas ir, kur... Tad uz 3-4 dienām vīrs... Un kas ir interesanti, ir tas, ka arvien vairāk sievietes, kas redz lielo lauku, plašāku lauku ģimenē, ja, viņi saprot, ka tas vīrietis mauc pa darbiem, pa biznesiem, nes mājās tos mamutus un organizē visādas arī sadzīviskās lietas un pulciņas bērniem. Viņš ir tā noskrējies, ka viņš vairs nezina, kas viņš ir. Nu, es domāju, viņš pazaudējis sevi ir. Attiecības ģimenē, starp sievu un vīru sāk, vai ir jau izdzisuši, ja? Sāk vēl vilkt kleitu. Nav izslēgts, ja? Bet ideja ir tā, ka sieviete saka, hei, tev ir jāapstājas. Šitā tu nevar turpināt, tā veselība cieši, emocionālā, un mūsu attiecības beigās cieši. Ja? Protams, jā. Un tāpēc arvien vairāk sievietes ierauga to un saka, hei, es tev mīlu, es tev cienu, tu neesi vārguls vai neveiksmīgs, bet es tev uzdāvinu šo iespēju aizbraukt uz veču pasākumu, un tu atbrauc mājās savādāks. Un tā arī notiek. Labā ziņā, jā. Kaut kāds atziņas notiek. Kā tas notiekās tīri fiziski? Tad uz 3 dienām es tagad, piemēram, jūtu, ka man sieva pasaka, viss davai vecais tinies uz izdzīvošanas skolu. Ja brauc izdzīvošanas skolu, tad es nevaru atklāt, 50% es nevaru atklāt, kas tur notiek. Tas ir tāds veču maģisks pasākums, jā. Bet tas ir uz 3 dienām prom no mājām, kaut kur 3 dienas, kaut kur mežā dzīvo vai kā? Pirmais līmenis ir tā, ka tā ir Pāvilosta, jūlijas vidus, augusta sākums, Windsurfings, bet tikai citā manierē, ja? Bet idejas tā ir nošķirta vide, kur ir tikai vīri, veču piedzīvojumi, pārbaudījumi, sarunas pie uguns, kur runā par to, ko nerunā ne ģimenē viņš, ne ar čomiem, iespējams, ne pat ar savu psihoterapeitu. Tur ir tāds uzticības līmenis, tā atmosfēra ir tāda, ka
Nu, jā, bet sanāk kopā sveši cilvēki, vai viņi tā vai uzreiz stāstīs? Tur ir tā maģiskā lieta. Es teiktu, ka tur ir tā vide, ko mēs saucam par to izdzīvošanas skolu, kur tev ir iekšā daudz dažādu pārbaudījumu, izaicinājumu, kurā tu gribi vai negribi, tu satuvinies. Jā. Tu izēji kaut kādam noteiktam piedzīvojumam, izaicinājumam cauri, un tu jau to draugu. Vai tad ar 1-2 piedzīvojumiem pietiek, lai tu tam cilvēkam pilnībā uzticētos? Ne katram, bet tas ir tā tuvināšana atbild uz to jautājumu, vai tad var tik īsi sākt runāt par lietām ar svešu cilvēku. Nu, zin kā, es teiktu tā, ka kaut kādā ziņā tā svešatne varbūt pat palīdz, jo tu nekautam cilvēkam neesi parādā. Viņš tevi nepazīst. Jā, līdz ar to tu tiešām vari stāstīt, kas tev ir aktuāls. Jā, un es teikšu tā, ka tas, ko es esmu novērojis, katrā mums ir tā vēlme, jā, tikt sadzirdētiem, saklausītiem, jā, un parunāt par tādām dziļākām tēmām. Un te ir tā, ka, teiksim, sanāk vīru aplis, jā, kur mēs, teiksim, runājam, un tiklīdz ir viens, kurš parok nedaudz dziļāk, jā, pastāst, kā viņam ir visi maģiks. Jā, visi vīri sāk vērties vaļā un runāt par tādām lietām, un tas ir tas, kas pietrūkst. Jā, nu, labi, kā šīs vīru grupas notiek? Tas ir kaut kāds reizi nedēļā, reizi mēnesī. Kā tas ir? Es padalīšos ar mūsu konceptu. Tā ideja, ka mēs viņu arī esam slīpējuši faktiski arī 7 gadus, un sākotnēji, es pat teiktu, pirmos 4 tā bija tāda slēgta vīru grupa, kur mēs reizi nedēļā sanācām un runājām par šīm lietām, teiksim, kas ir katram svarīgs. Jā, un tad mēs šajā procesā mēs atklājām, ka ir vajadzīgs kaut kas dinamiskāks, kaut kas vairāk ar tādu lielāku pievienoto vērtību, jo daudz, teiksim, tas arī nav noslēpums, ka daudzas vīru grupas, kas tā klasiski veidots, ja, viņas ir ļoti efektīvas un tādas uz augstām enerģijām tajā brīdī, kad vīri satiekās pirmo reizi, bet tad, kad ir jau nākamās tikšanās 5., 7., 8., 9., ja, tad jau tā kā, paliek tā kā bišķi garlaicīgāk. Ja, un mēs sākām domāt, kā šo formātu paveikt un izdarīt tā tiešām, lai tur būtu augsta pievienotā vērtība. Tāpēc mēs šobrīd sanākam uz 90 dienām, 2 reizes gadā. 90 dienu laikā mēs runājam 4 tēmās. Tas nozīmē, ka pusotru mēnesi es esmu prom no mājām? Negluži, nē. Tu esi mājās, ja, bet tu esi tajā pašā laikā, tu esi saistīts ar citiem vīriem, vīru grupā un dažādām aktivitātēm. Jā, pēc darba, brīvdienās, jā. Okay, un tad ir izglītojošais saturs, kur mēs runājam par attiecībām, fizisko veselību, finansēm un vispār tādu attīstību kopumā. Prāta, emocionālo un garīgo attīstību šajās 90 dienās, tad mēs aicinām lektorus, kuri, teiksim, ievērojams cilvēks Latvijā, kuri ir audzējuši ekspertīzi. Mēs taisām pārgājienus, mums ir nedēļās mazās tikšanās, mums ir reizi mēnesī lielās tikšanās, kur mēs visi, vidēji parasti ir kā 30 vīri, tiekamies kopā un piedalāmies dažādās aktivitātēs, un caur šo arī notiek šī izglītošanās. Bet, piemēram, labi, pēc darba es aizēju, uz kurien tā ekskursija, tas cikos es būšu mājās? Nē, tas varbūt jautājums. Tad, ja mēs runājam, ja ir mazais vīru aplis, kurā ir 8 līdz 10 vīri paši vienojās. To es nevaru izvēlēties, kurā aplī es tad tiek, kur es tiek. Pa lielam arī vari tu izvēlēties, ja? Tad, kā sakrīt, kā tu izvēlēs, bet tu vari, protams. Ja? Šobrīd mums ir 35 vīri, kas ir tieši šajā 90 dienu sasaukumā kopā. Jā, un mēs reiz nedēļā mēs tiekamies brīvi izvēlētā vienā vietā, brīvi izvēlētā laikā, kur vīri vienojās. Jā, mums ir aptuveni kādas 4-5 grupas, jā, un tad vīri, teiksim, runā par dažādām tēmām. Vai tā ir fiziskā veselība, vai tā ir attiecības, atkarīgs no tā konteksta, kas šajās, teiksim, ja mēs 90 dienas sadalām 4 teiksim, zonās, tad ir pa 21 dienai aptuveni sanāk. Ja? Un tad 21 dienu tu tā ļoti koncentrēti pievērsies, teiksim, savai fiziskajai veselībai. Ja? Kas ir fiziskā veselība? Tas ir gan uzturs, gan fiziskās aktivitātes kā tādas, ja, kaut kādas prakses, ja, un tajā brīdī, kad tev ir tavā grupā 10 vīri, un viens tur ieliek no rīta, ka viņš tur noskrien 5 km, nākamais ieliek 10 km, viņš noskrien, kāds aiziet uz trenižu zāli, kāds nodarbojās ar jogu, vēl kaut ko, ja. Tu burtiski tev pašam taču arī gribās, vai tu gribi būt tāds atpalicējs, ja, vai mīkstais. Bet gan jau ir bijuši kaut kādi gadījumi, ka tajā grupā, piemēram, starp 10 ir viens ritīgi idiots. Te jūs pārējie vispār mums kaut kā līdz šim ir tā varbūt. Mums ir paveicies līdz šim. Ja, idioti nepievienojās. Ja, un tie, kas pievienojas un saprot, varbūt, ka viņam tas koncepts ir varbūt pārāk sarežģīts vai pārāk no viņa prasošs.
Protams, viņš izvēlas, es nestartēju, jā, bet ļoti bieži viņi atgriežas. Ļoti bieži arī mums vīri piedalās vienās 90 dienās, paiet kāds laiks, lēc nākamajās 90 dienās. Jā, tas tāds vispār izglītojošs un sevi attīstošs formāts. Okay. Nu, labi, un kā ir šīs izdzīvošanas skolas formātā? Tad jūs teicat 3 dienas, bet ir... Jā, bet zin kā, es sāku teikt par to izdzīvošanas skolas sākumu, ja? Bišķiņ, tā kā atpakaļ, jo es sāku to, ka mēs ar Mareku sākām izdzīvošanas skolu pirms 10 gadiem, un bija šis pirmais tādā pārgājiens. Un tad pēc kaut kāda laika... Kāpēc jūs to sākāt? Jā, tad šis labs jautājums, un īsā versija droši vien. Mareks savai izstāstīs, un kā viņš nonāca, un es arī īso versiju pēc tam. Respektīvi, man bija prom no armijas ilgu laiku un gribējās joprojām to feelingu, ko tu esi noķēris kopā ar dienesta biedriem, dzīvojot mežā. Jūs esat armijas, jau atvaļināts. Jā. Okay. Un es nonācu Anglijā vienos kursos, kur sēdēju pie uguns, kur tas bija pirmās dienas vakars, gatavojos tādai, kā Oskars saka, vīru aplim, kur mēs pārunātu, kā mums ir veicies. Un es skatos blakus, netāli ir cita nojamīta, kurās ugunskurs. Un tur ir tēvs ar dēlu. Tēvam ir 70 un dēlam 50. Un viņi sēž pie uguns, kur kopā būvē nojumi, runā par lietām, ne tikai par to, kādu būvētu nojumi, bet arī par tiem procesiem, kā viņiem iet dzīvē, kas tagad ir aktuālais. Un es viņiem tā sēdēju un skatījos, domāju, Latvijā mēs varētu tā. Tas nozīmē, ka tēvs ar dēlu, tas nozīmē, ka es ar savu fāteri arī varētu. Yes. Tieši tā. Es biju domājis, ka tas ir tā kā ar tiem, ar sīkajiem. Nē, kā, mums ir dažādas programmas. Viņš atkal sākums. Okay, labi. Un tas pirmā pārgājuma mērķis, tā ideja sākās to savest kopā tēvus ar dēliem. Kāpēc? Ja es pateikšu, kāpēc, jā. Tāpēc, bet divas lietas. Tāpēc, kad, ko es saku no savas puses, tēva dēla attiecību to prizmā skatoties, es sapratu to, ka bija tāds laiks, kad es sēdēju mājās, tur bija salauztā kāja, un zinu, kā laiks ir padomāt un saprast, kas notiek ar manu dzīvi, un kas sabiedrībā notiek, ka mēs tiekam apstādināti, ne? No augšējiem spēkiem, kas saka, dievišķie spēki iedarbojās, un es saprotu tā, ja mēs nāk... Šito tev nevajadzētu teikt. Ja mēs nākoši... Kurš tev salauz kāju, mēs tagad zinām. Labi, okay. Bet es skrienu salauz kāju. Jā. Un divreiz un dzīvē salauz. Labi. Bet labi. Domāju par nākotni. Ja mēs nākotnē gribam redzēt sabiedrībā nobriedušus, pārliecinātus, pašapzinīgus vīriešus, kas spēj vadīt savu dzīvi, un varbūt skolotāji, dakteri, politiķi, ārsti, vīrieši, tad tas sākums ir meklējams tajā bērnā, tajā dēlā, kurš ir mazs puika. Ja viņš kopā ar savu tēti pavadīs laiku, un tētis ir kā labs piemērs, kā vīriešu piemērs, kas viņu iedvesmo, ceļ, māca savu piemēru, tad viņš dzīvē nepazudīs. Viņam veidojās priekšstats, ko nozīmē būt par vīrieti, jo viņš ir kā dievs tam zēnam tajās 6, 12 gados, 6, 12 gadi, 5, 12, viņš ir dievs viņam, pirmais vīrietis. Kaut kādā noteiktā periodā. Pēc tam ir savādāk, mainās pusauģu vecums. Un tad, tāpēc sākās šis tēva dēla stāsts, izdzīvošanas skolā. Bet tad tēvs saka, mums arī meitas ir. Kāpēc mums ar meitām nav? Labi, saprotam lietu, vai ne? Okay, jābūt vienlīdzībai. Šodien populārs vārds, ne? Sākam taisīt tēva meitu pārgājiens. Tad mums izveidojās, mēs salikām kopā programmu, mēs sapratām šo nojumu stāstu, šo meža stāstu, šo meža romantiku. Mēs salikām, un meža izaicinājumu tomēr arī mēs uztaisījām 2 dienu programmas, jau tēva dēla nometne, 2 dienu mežā. Pa to laiku meita mācās adīt, tamborēt un slaukt govi. Es izstāstīšu. Nē. Es izstāstīšu labu salīdzinājumu. Ja? Tā kā brauc tēva ar meitām uz 2 dienu nometni mežā, zinot, ko meitenes dara pie savas nojumas. Viņas izdēļo ar puķiem, ar papārdiem, ar ziediem, ar visām čiekuriem. Dizainu piešķir it kā vīrieši brutālai kaut kādai nojumai, vai ne? Džekiem tas neinteresē. Viņam interesē skriet, lēkt, taisīt šķēpus, bultas, dragāties. Tā ir tā mentālā mūsu iekšējā daba, kas atšķir puišus no meitenēm, vīriešu no sievietēm. To nevar mainīt. Jā, loģiski. Un laikam ejot, tie puikas aug, viņi kļūpa par pusauģiem. Mēs sākām taisīt puišu nometnes. Labi, un tie pusauģi arī ir ar mieru piedalīties izdzīvošanas? Jā, te būtu tāds, tie 2, jā. Ir daļa ar mieru. Bet ir daļa tādas, ko mammas, vairāk jau mammas, tāpēc, ka sabiedrībā mums 50-60% diemžēl ir šķirtās ģimenes. Mammas viens pašaudzina savus dēlus, diemžēl tā vesela tēma. Ja?
kāpēc tā notiek. Bet jā, mums ir autobus, organizējam autobusu no Spices uz Pāvlostu, 50-60 vietas, vecāki atved, pamāja roku un dēli dodās uz kempu. Un atpakaļ atbrauc pavisam citu stāju, citu mugurkaulu, sapratni, izpratni. Bet ir jau kāds, tas ir došiem pamūku vai ne? Un pasaka, nepamūku. Tu domā dezertē? Jūs viņu sasienāt, ok. Labi. Nu, un pieminēja politiku, tad ir arī politiķi bijuši? Jā. Ir bijuši politiķi ar bērniem? Nu, jā, mums vai ir tēviem? Mums ir, teiksim, Jānis Grasbergs, Saimnes. Zinu. Jā, viņš gan bija kempā bijis, gan arī tēva bērnu pasākumos. Mums ir vairāk bijuši, jā. Un kā ir ar jūs tur tā savstarpēji sadarbojaties? Ja, piemēram, jūs redzat šito džeku vajag aizsūtīt uz izdzīvošanas skolu, tad, lai viņš nāk runāties. Nē, man ir bijis personīgi, jo es teicu arī, ka es strādāju ar jauniešiem, jā, tātad intelekta attīstības centrā, un tad ir atsevišķi jaunieši, kuriem es esmu ieteicis braukt pie Oskara, jā, teiksim, arī vecākiem, jo tas tomēr iedod tādu atbildību. Tas ir jāpiedzīvo. Ja? Un labāk ir, ka jauns vīrietis to piedzīvo būdams vēl pusauģu posmā. Nekā viņš izauga līdz 40, 45 un 50. Ja? Un tad viņš sāk meklēt, kur viņam to atbildību mācīties, ja? un kas viņam dzīvē pietrūks. Ja? Tāpēc tādā veidā notiek. Ja? Un arī attiecīgi konferences, kad mums bija, tad arī mēs aicinājām Oskaru. Ja? Kā runātāji, ja, kā iedvesmotāji un dalīties ar šo, jo, manuprāt, tas arī tā ir tā pozitīvā iezīme. Man liekas, šogad, kā nevienu citu gadu, mēs esam tiešām kopīgi iekustinājuši šīs vīru kopienas aktivitātes. Ja, jo, ja mēs skatāmies uz tādām vīru kustībām un tām aktivitātēm, ko organizē Oskars vai arī mēs šeit, ja, tas pasaulē, teiksim, ir vispār atzīta prakse, ja, jo cilvēki lēnām tomēr saprot, ja, ka kaut kur mēs nedaudz jūdzamies nost, ja, un šis individuālais un vientulības laikmets, ja, kad viņam ir savas konsekvences, ja, jo pašnāvības aug, dažādi dzīves izaicinājumi aug, un tomēr tas iekšējais dvēseles sauciens katram teiksim tā, briedumu sasniegušam vīram, ja, ir. Un tad ir ļoti labi, ka ir šīs komunas, ir šī izglītojošie formāti, ja. Ir veids un telpa, kur piedzīvot, ja, to, kas faktiski katram vīrietim ir nepieciešams. Ja, vai tā ir iešana mežā, būšana vientulībā, vai arī, teiksim, mēs pat liekam, es teiktu, lielāku uzsvaru uz dažādām garīgām praksēm, arī meditējam, ja, izglītojam vīrus par šo, ja, kā meditēt, ja, kā iesākt, kā darīt. Kā turpināt, ja, un tas katram, es teiktu, ir nepieciešams, jo kādreiz sabiedrība bija veidota tā, ka nodeva šīs zināšanas, nodeva šīs prakses, ja, un nodeva viņas veselīgā veidā. Šobrīd katrs mēs ierokamies savā ekrānā, dzīvojam savās galvās, un to ļoti labi var redzēt arī internetu vidē. Ja, bet tie cilvēki, kas pie jums šajās te grupās piesakās, tie ir tādi, kas nav jau nav bijuši kādās citās grupās vai kopienās, tur rockeri, piemēram, tur vējbrāļi vai taču džeki iet pa vakariem spēlēt futbolu vai vēl kaut ko. Jā, redz, ir tomēr atšķirības starp tām tikšanās reizēm, kas ir starp rockeriem, jā. Es neesmu rockers, nevaru to spriest, jā, bet citām kopienām, kas ir, teiksim, sportiskās kopienas, jā, makšķernieku kopienas, vēl kaut kādas kopienas, jā. Mednieki, jā. Tomēr tur nerunā par tādām lietām, jā, tur neprasa vīri, viens otram, pastāst, kā tev iet attiecībās. Ja, kā tev sīva, kā tev bērniem? Kaut kā tā nerunā. Ja? Mednieki ir pie jums, jā? Ir mums gan mednieki, gan makšķernieki, un atbildot jau tā konkrēti uz tavu jautājumu, es teikšu tā, ka tie ir vīri, kurus interesē kaut kas nedaudz vairāk. Ja, kaut kas nedaudz vairāk. Ne tikai, teiksim, klasika, ja? Klasika mašīnas, sports, ja? Vēl kaut kādas vīrlietas, ja? Bet kaut kā tāda vairāk dvēseliski jautājumi, tāda dziļāk, ja? Un es teikšu tā, ka interesē arī izaugsme, ja? Atbildi, ja? uz savas dzīves jautājumiem, kāpēc tu esi šeit, kāda ir jēga no tavas dzīves. Ja? Un agri vai vēl, īpaši, teiksim, 40 gadu vecumā mēs ar šiem jautājumiem saskaramies. Ja? Un tur ir kaut kāds 40 gadi. Tā parasti piemin, kad ir 40 gadnieku krīze un bla, 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 jā, bet jā, tas tā ir, jā? Tas ir reāli. Tas ir kā sastrapšanās ar vilcienu, tā kā saka. Jā, mūsdienās mēs dzīvojam jau tādā laikmatā, kad visi procesi notiek ātrāk. Es teiktu, ka šīs krīzes viņas notiek jau ātrāk, 30 gadu vecumā, 35, jā.
Un atkal tā pievienotā vērtība, kā reiz mēs 2 nedēļas atpakaļ bijām arī vienā vīra tādā pārgājienā, kur kopā, jā, un tad pie manis pienāk viens džeks, jā, viņam 30 gadi, viņš saka, klausies, nu, ir tā, ka es tikai tagad sapratu, kāda dimantu krātuva man šeit tiek dota. Es saku, nu, kas ir pastāsts? Viņš saka, nu, tas ir riktīgi super, ka man savos 30 gados ir iespēja būt ar tādiem vīriem, kas jau ir piedzīvojuši. Gan krīzes biznesā, gan attiecību šķiršanās, ja, gan kaut kāds zaudējums. Ja. Viņš saka, un tas ir riktīgi forši, ja, ka es varu parunāt un sadzirdēt, ja, un gūt priekš sevis kaut kādas, nu, faktiski tās ceļrājušas. Ja. Un tā tas vienmēr ir noticis. Tad jau varbūt, kad tieši vajag vēl jaunākus puišus aicināt, Nē, nu, lai viņi nenonāk šādā situācijā. Un atkal par konferenci, kas man bija ļoti liels pārsteigums par to, ka pienāk arī klāt pēc konferences čalis, ja, viņam ir 18 gadi, viņš arī bijis tur kādreiz pie mums kādām nodarbībām centrā, ja, un tad viņš saka, es viņam saku, klausies, nu, pasaka, kā ir. Tev bija forši, tas, ko bija konferencē, ja, tur bija kādi 8 lektori, ja, tur Oskars bija vēl tur citi, ja, Vensils un tādi pieredzējuši vīri, 40, 45 un 50, ja, dalījās ar savu dzīves pieredzi, ar saviem sāpju momentiem, ar visu to, ko viņi ir piedzīvojuši. Un es viņam saku, nu, pasaka bez diršanas, ja, kā ir. Bija vērtīgi, ja? Viņš saka, jā, bija ļoti vērtīgi. Ja? Un tas bija man, wow, ja ir tā. Nu, tad nākamais arī solis, kad arī patiesībā vīru konferences ietvarā mums ir nākamais mērķis ir veidot pasākumu, kurā būs 300 līdz 500 vīri, ja, un arī tā skaitā arī jaunā paudze. Ja, mūsu dēli noteikti tas viennozīmīgi ņemšu dēlus līdzi, jo tas lielais jautājums man bija tiešām, vai jauniešus varētu tas interesēt, ja, šīs tēmas. Vīru konferences tev vairākas reizes pieminēja, kad tas pasākums bija un kad jūs... Nu, bija šogad 27. septembrī un nākamgad būs 26. Tā kā ir jau lektori. Septembrī. Jā. Ir vērtīgi lektori. Tur par attiecībām Gatis Līdums būs, par garīgumu būs Juris Rubens un daudz foršu vīri, kas kaut ko ir piedzīvojuši, kas kaut ko var pastāstīt. Jā, un tādā veidā. Bet skaidrs, ka tas ir vienas dienas pasākums. Jā, un vīri forši aizbraukt, pabūt ar vīriem, padalīties kaut ko, teiksim, jau kaut ko gūt, jā, bet tas mūsu uzskats ir, ka to visu vajag tā kā pagarināt, jā, jo kaut kādā brīdī tu atgriezies mājās, jā, un tad, lai nav tas, ka tu, zin kā, atbrauc mājās un atkal ierocies savās rūpēs, savā vāveres skrejienā, ja, ierocies savā garāžā, ja, un risina tos jautājumus vienatnē, jo patiesībā arī, ja mēs skatāmies vīriešu dzīvildes jautājumu, ja, tad pašnāvības ļoti augsts, ja, 5 reizes augstāks nekā sievietēm. Liela daļa no viņām ir alkoholā. Ja, tā kā, nu, tur ir temats, kas ir patiesībā aktuāls visai sabiedrībai, ja, bet, nu, lai tā neidealizētu, ja. Katram jau tā atbilde ir viņam pašam, ja, kā tu vēlies nodzīvot šo dzīvi, ja, ko tu vēlies atstāt. Gribēju kaut ko piebilst. Jā, es varu ap tiem jauniešiem, un es jau sāku runāt par tiem jauniešiem, nu, un arī tas vārds iniciācijas process, jā. Jā, arī, par to es gribēju varbūt iniciāciju. Arī, teiksim, Mareka dēls Mārtiņš ir bijis, arī, nu, viņš ienāca izdzeršanas skolā kā puika, cik viņam bija, viņš nāca pārgājienās mums līdz 8 gadiņi. 8 gadi, un tagad viņam ir 17, ne? Un viņš nāca uz tēvu pārgājieniem, nu, kā palīgs teitim, ja? Kā instruktora, nu, mēs ar Mareku vadījām abi kopā tajā laikā, un tad viņš izauga pa pusaudzi, viņš atbrauc uz puišu nometni uz 3 dienām, viņš vēl nav izgājis 2. līmeni veselības, kas saka, ierobežojumu dēļ, bet tas ceļš ir kāds, tai mūsu kopienā, izdzeršanas skolas, tai ģimenē lielajā, tas process ir tāds, ir tēva dēli vai tēva meitas, pēc tam ir jaunieši augi, puikas augi, kļūst par jauniešiem, viņi iziet vienu nometni, otru nometni, tad mēs tiem, kas parāda labu attieksmi, labu raksturu, vēlam mācīties, ja? Nu, mēs redzam, ka ir materiāls, ar ko strādāt, ieguldīt, jaunie lietuskoki, ja? Tad mēs viņus aicinām, nevis aicinām, bet viņi piesakās rindas kārtībā, jo mums rindas stāv parasti uz to, viņi brauc kā palīgi. Viņi brauc kā palīgi lieliem vīriem, gan puišu nometnēs, viņi kā instruktoru komandā ir jau, viņi starp večiem ir jau. Ja, un mēs, ko redzam, 3-4 gadu laikā, kā viņi turpina palikt ar mums kopā, viņiem tagad ir 18, 19, 20 gadi, viņi mācās labās skolās, labs raksturs, labs vērtības skatījums uz dzīvi, un tas ir reāls, nu,
Tas ir tas, par ko mēs runājam, kāpēc vērts darīt to. Nē, tāpēc es arī gribēju prasīt jums, tātad vecuma limiti nav nekādi, ja? 14, 19 ir puiši nometnes tikai, kas ir, jā, vecums, jā. Tas, kur tās mammas tos un arī dīgdeņus saliek autobusā, okay, labi. Tas ir tā kā individuāli jau, kad tas puisis aizbrauc individuāli, bet tad, kad viņš 14, 19? 14, 18, 14, 19, jā. Tas jau ir normāls džeks jau. Jā. Vairāk ir 14, un tad ir tie 18, ja kāds 19 gadīgs, viņš tur var sataisīt nepatikšanas. Nē, tā vide ir tāda, kas situācija ir vecie ziloņi. Mēs kā vecie ziloņi, ja vīrieši nobrieduši esam radam vidi, kur jaunies varbūt šādi vīrieši uzdās. Viņi netaisa kaut kāds vikpendrols. Bet jums, kā tā fiziskā sagatavotība, tā ir izdzīvošana, tad viņi tur cieši saistīta ar fizisko sagatavotību, vai ne? Vispār vīriešu dzīves ceļš ir saistīts ar fizisko sagatavotību. Protams, bet mēs ļoti labi zinām, kāda šobrīd ir fiziskā sagatavotība jaunatnē, vai ne? Jā. Es biju vienā pasākumā, kur bija, kas bija saistīts ar sportu, un tur bija tāda atklāšana. Nav svarīgi, gari stāstīt, es saku, tagad metīsim kūleņus, tā fizkultūras, kas ir sporta skolas, viss, kas traksies, kādi kūleņi. Mugu neliecās. Viņš salauzīs kaklu, kurš sēdēs. Aizmirsti, kādi kūleņi. Es saku, saliksim madračus un visu metīsim. Bet kā jūs to, jums tas jāizvērtē, vai kaut kā jūs viņus sadalat pa grupām, jo viens var būt knapi notenterēt kilometru, un viens var skriet tur maratonu. Jā. Tas mūsu apmācību pasākumos, tas ir jebkurā, vai tas ir tēva bērnu, vai tas ir pieaugušo, vai pat korporatīvos pasākumus taisot arī, mēs ieģinamies tā cilvēku vai kolektīvu fiziskajā spējā. Mūsu mērķis ir, kad viņš atbraucot, teiksim, no 10 baļu sistēmā, viņš atbrauc no fiziskās sagatavotības, es domāju, ja viņš atbrauc varbūt ar kaut kādu 4, ja, bet viņš caur šo mūsu apmācību procesiem, viņš ir sapratis, ka viņš var ne tikai 4, bet viņš var būt 6. Gan pašapziņas līmenī, gan fiziskās veikspējas līmenī. Viņš notic sevi, viņš redz, ka viņš var. Tikai tāpēc, ka ir vide, kurā viņš piedzīvo, ka var nepadoties un paveikt vairāk. Bet īsāk sakot, mēs skatāmies viņu fizisko sagatavību. Protams, tas nav. Bet labi, es, piemēram, tagad ar dēlu, es esmu 4, tiku es uz 6, tagad nākošā gadā es atkal, jo reiz gadā mēs varam, vai 2 reizes gadā. Mums ir regulāri, mums ir pavasars, ziema, pavasars, rudens. Tagad ziemā mēs paceļam vēl. Janvārī jubilejas pārgājiens Cēsīs. Super, janvārī arī mēs jau piedalāmies jau. Un tā mums tas līmenis ceļās, un tas beigās mēs aizbraucam, veči, kas tad tas ir? Kas mīnus 20 grādos upē iekurt uguni. Un tad mēs sakām, davai kaut ko vēl naidīgāku, uz zaļasku lūdzu mūs. Jā, varam braukt zaļasku. Bet tu jau arī organizēji pārgājienu. Jā, mums bija Šveicēs, mums bija Bet, respektīvi, tad jūs arī ceļat to latiņu uz augšu, jā? Ir iespēja. Ir iespēja. Un arī es teiktu, pat katrai grupai, tagad to minu, kad atbrauc, bet ir arī tādas grupas, kur atbrauc un mums ir ko iesvīst. Tieši pateicoties no tā, ka tās nav pirmais pārgājiens, viņi jau zina, uz ko sagatavoties. Un tas temps, ar kādu tu noeji, teiksim, ar vienu grupu tu noeji 15 km, tu pavadi tur 6 stundas un atbrauc pēc 2 dienām citu grupu un tu esi spiests ierakstīties 4,5, jo viņu temps ir liels. Līdz ar to nav tā, kad viņi... Tā kā jums arī pašiem jābūt visu laiku formā. Bet zin, kas strādā labi, ja izdzīvošanas tajās nopietnās tādās ritījās programmās, ja atbrauc baigiet, tādi kutāki, tādi normāli, izdzīvotāji, ja, tad augstā laikā, ko var izdarīt, kā var sagādāt vēlamās grūtības? To ņem ekipējumu nost, ne? Samazina ekipējumu. Vai tieši palielina? Ja ir pārgājums, tad palielina. Ieliek akmens somā, pieņemsim. Nav tur 15 kg, bet ir 20 varbūt, ne? Tā kā tas viss ir menedžējums. Jā, tā vide ļauj ļoti dinamiski darboties. Dēlē nes baļķi, nes ugunskura līdzi. Vai teiksim, guļa nevis 8 stundas, bet varbūt guļ 5 stundas. Jā. Haidī. Labi, par vecumu cenzi es arī gribēju prasīt, kā ir vīru grupās vecuma cenzi. Mūsu gadījumā vecuma cenzi nav, bet drīzāk tā dabiskā atlase, kā grupa veidojas. Un jaunākie vīri laikam ir tā sākot no 30 gadiem, jā, kas pievienojas. Bet ja arī nāks, teiksim, 18-gadīgs puisis. Mēs noteikti viņu ņemsim, jā, nebūs tā, ka mēs viņu virzīsim projām, jo mēs jau redzam, ka tā pievienotā vērtība ir. Tas drīzāk arī saistīts ar tādiem eksistenciāliem un tādiem attīstības jautājumiem. Jā, jo 30 gadu vecumposms, tas ir tas vecumposms, ka tu jau sāc uzdot jautājumus. Jā. Līdz 30 tev ir svarīgi
nostabilizēties finansiāli, paskraidīt apkārt pasaulē, jā, kaut ko padarīt tā. Un trīsniekā tad parasti arī ļoti daudz vietu cilvēki, jā, ir piedzīvojuši tāds krīzes. Jā, mēs tā pastamies vēsturē. Un vecākie kādi ir? Vecākie labs jautājums. Zinu, kā es teikšu tā, ka 60 noteikti, jā, 60 gadīgi. Un tad jau ir tā arī man patiesībā, ja man šobrīd 48 un ļoti augsts pievienotā vērtība no parunāt uz abiem galiem. Zinu, kā, gan ar tiem 30 gadniekiem jau skaidrs, ka viņiem ir viņu pieredze, viņu burbulis informatīvais, jā, tas, ko viņi lasa, tas, ko viņi skatās, tas viņu dzīves redzējums, jā, un arī atkal savukārt tādiem 60-gadīgiem vīriem arī tā cepur nost, ja tu redzi, ka vīrs tādā zināmā briedumā, ja, var fiziski izpildīt labus numurus, ja, un tāpat arī un attiecībās viņš ir realizējies. Ja, ir ko tā paskatīties, iedvesmoties, ja, paklausīties. Kā tu sadzīvo ar šiem jautājumiem? Ja, kā tu esi dabūjis to? Cik, teiksim, proporcionāli procentuāli, piemēram, cik atgriežas, viņš vienreiz paņēmis 90 dienas. Ir tādi, kas jau faktiski jau, ja tev viss sakārtots. Zin, kā es teiktu tā, ka mums patiesībā tas arī man tas lielais pārsteigums, ka mums šī vīri kopiena ir ļoti stabila. Ja? Mums ir tiešām vīri, kas jau ir 5, 6 gadi kopā ar mums, ja, un viņi nāk un viņi saprot to jēgu, jo, zin, kā es to redzu, tā katra vīra transformācija, jebkurā brīdī kaut kur tu pievienojies, ja, uz kaut kur dodies, tu vienmēr uzdod savu jautājumu, kas man, ko es no tā gūšu. Ja. Patiesā vīra transformācija. Viņi visi ir tādi baigi sautīgie. Tas ir dabiski. Jā, tas ir dabiski. Jā. Kaut kādā brīdī, kā mēs to redzam, ka tā transformācija notiek, tā personības transformācija, ko es varu dot. Jā, un tas ir tas superīgi. Jā, un tas arī ir, kā mūsu, teiksim, kopiena veidojās, ka tie vīri, kas ir pieredze, gan ar garīgo, gan intelektuālo un dažādu veidu citu pieredzi, jā, arī tā skaitā vīru apļu vadīšanu kā tādu, jā, tad mēs jau šobrīd virzamies tādā komunas ietvarā. Nav vairs tā, kad esmu es viens runājošā gala. Un kurā veidā tas notiek? Jums ir kaut kāds savs telpas? Ja? Katram vīram katrs ir plus mīnus realizējies, viņam ir kaut kādas telpas, ir kaut kas, kur mēs varam. Ja? Tas ļoti, ļoti brīvi un elastīgi. Savu pastāvīgā tāda bāzes vieta. Šobrīd mēs esam virzienā uz to, lai mums būtu bāzes vieta, kas mums ir mentālās veselības centrs, kas ir tieši kā faktiski organizācijas struktūra vienība, kura, teiksim, jau profesionāli dot atbalstu tiem vīriem, kam ir, teiksim, kaut kādas grūtības saistībā tieši konsultāciju veidā. Ja? Jo ir tā, kā tu minēji, ja? Lai nav, kad atnāk uz grupu, teiksim, cilvēks ar mentālās veselības problēmām, depresijā. Ja? Jo, kur ir vajadzīga jau profesionāla tāda palīdzība. Ja? Jā, viņam tur ir jāpaliek, jo izlaidīs viņu ārā, viņš varbūt uzreiz pie laternas. Mēs viņu novirzām. Ja? Mums ir sadarbībā psihoterapeiti, ja? Mums ir sadarbībā arī coachi un citi, teiksim, mentālās arī psihologi, ja? Un tad mēs viņam novirzām. Ja? Mēs tā arī sakam, ja? Mēs sakam, klausies, tev varbūt vajadzētu par šo jautājumu, ja tu esi tiešām tādā attiecību krīzes stadijā, ja? Aizēj pie psihoterapeita parunājies, ja? Varbūt, ja? Ir savi ierobežojumi, ja? Kaut kādi, cik katrs ir gatavs atvērties, ja? Un cik grupa var būt efektīva tieši kā palīgs, tāds, ja? Kā instruments. Tas ir tikai instruments, ja? Kā virzīties tālāk, kā dzīvot. Un izdzīvošanas skola ir Pāvilostā, ja? Mums ir Pāvilostā, ja? Mums ir bāze, ja? Mums ir apmācība nometņu centrs. Jūs paši no Pāvilostas esat, ja? Vispār esmu dzimis Pāvilostā. Mareks... Es esmu dzimis Brocēnos un dzīvoju Smiltenē. Jā, bet, Kurzemnieki, jā, Kurzemnieki. Smilteni Kurzemē, jā. Protams, jā. Bet jā, Pāvilostā. Bet mēs darbojamies arī, mums ir apmācība programmas, teiksim, skolēm pārgājiens taisam, jā, kur mēs mācam vērtības, cieņa, sadarbība, jā, prasmi attīstīšana, tādu sociālo, tas, ko skolā varbūt grūti, tāpēc, ka viņiem liek sēdēt tikai, vai ne, solos. Tad mēs sakam skolotājiem vedēt viņus ārā un caur darīšanu mācamies. Jā, tad mums ir Cēsīs, Ogrē, Zilie kalni, Baldone, Pāvilostā, jā. Tikai skolēni brauc pie mums un... Nēģi. Nēģi svētki bija, jā. Būs. Nēģi svētki vēl būs, tikai viņi ir kaut kā ļoti vēlu. Sestdien. Būs sestdien. Viņi ir ritīgi vēlu. Tagad jātiekās Pāvilostā, jā. Skaidrs. Labi, tad
Par to, kā jūs atrast tad vīru grupa evolūcija, tad evolūcija.lv. Jā, tur ir mājaslapā, jā. Mājaslapā tur arī ir info par konferenci, jā, un ir iespēja arī pieteikties. Caur to var pieteikties, zvanīt. Var pieteikties, jā, un tad mēs sazināmies, jā, un tad jau skatāmies, ko tālāk darīt. Un izdzīvošanas skola? Mums ir 2 komunikācijas veidi. Viens ir izdzīvošanas. Pāvilostā ir Neģis svētkos telts. Nē, kāda telts. Beidz, kāda izdzīvošanas skolai, kāda telts. Jēlts Neģis svētkos. Protams. Uzreiz no upes. No tā, no tača. Bet, jā, ja nopietni, tad izdzīvošanas skola.lv mājaslapā, un tur ir sadaļā pasākumi ir jau nākušā gada kalendārs jau, sākot no janvāra līdz pat vasarai. Tēviem, bērniem, puišiem, vīriem, jā, tas ir. Un tur arī tie laiki vai nekādi? Ja laiki, apraksti, viss tur ir reģistrācijas, tagad tas ir, jā, un Facebookā esam izdzīvošanas svītras, līpsvītra vīrišķības skola. Un tas, protams, kaut ko arī maksā, vai ne? Cik tāda cik 3 dienas? Nē, nedēļa. Mums ir, sākot no 1 dienas, jā, kur ir, teiksim, skolēnu programma maksā tur, teiksim, 25-30 eiro no bērna visa dienas garumā programma, jā. Un tad ir vīru, teiksim, puišu programma 3 dienu nometnē 240 eiro, jā. Nu tā, tad ir attiecīgi pēc dienu garuma skaita. Un es šito varu arī, piemēram, uzdāvināt kādam, piemēram, tur dēlam, lai viņš ar mazdēlu, piemēram, tā, ka man tāds būs, varēs doties. Jā, mums ir. Vai es uzdāvināt savam tēvam, lai mēs ar tēvu. Ne, patiesībā par tēvu. Andrejs Ērglis, kas ir mūsu Latvijā zināmais asinsvadu sirds ķirurgs, jā. Viņš ar saviem dēliem ir vīru kempā, bet lielajā tajā 3-dienniekā Skarbējā. Viņš ar saviem dēliem atbrauc. Un tad bija vecākais, ja mēs runājam par vecākiem vīriem, tad vecākais dalībnieks bija 69 gadi. Bet tas ir izņēmums. Ir, ja? Bet viņa dēls bija piedalījās iepriekšējā, dēlam bija kaut kāda 45. Ja? Un tad viņš sagatavoja savu tēvu fiziski. Bet tur jau tad var tēvs, dēls un mazdēls vēl. Nu, visi 3 tā ir bijis. Tas ir uz tēvu, tiksim, tā 2-dienieki, tēvu dēlu mežaujā, 3 dienas, 3 paudzes mierīgi. Tas būtu tas stāsts, ko Mareks teica, jā. Lielbritānijas stāsts, kad ir sarunas pie ugunskura. Un kā ir šīs 90 dienas, es arī varu, piemēram, iegādāties dāvanu karti un uzdāvināt kādam. Nu, zin kā, dāvanu kartes varbūt mums nav tā kopiena, varbūt tik ļoti attīstīta arī tādā ziņā, kā šo, teiksim, piedāvājumu ziņā, jā, bet arī šis maksājums, ja pakalpojums ir faktiski par maksu. Jā, jau skaidrs, ka mēs pieaicinām zinošus lektorus, mēs organizējam pasākumus. Lielā mērā viss šis finansējums, ko vīri maksā pa 90 dienām, tas ir 270, kā mēs sakam, kafijas cena dienā. Jā, kas ir, ja tā skatās, tā nav liela maksa, jā, bet tas saturs un tā vērtība, ko tu saņem pretim, jā, mūsu redzējumā tā ir daudz augstāk, jo tur ir dažādi veidi, teiksim, pasākumi. Un, starp citu, šis varbūt arī nav slikts pasākums, teiksim, darba devējiem. Viņš redz, ka tur ir kaut kāds, sāk kļūt slikti, tad var aizsūtīt savu darbinieku. Jā, tas ir tas mērķis tālāk noteikti arī šo virzīt, zin kā, bet te arī tas latviskās sabiedrības, teiksim, tas paradoks, ko mēs novērojam. Varbūt mēs neesam veikuši aptauju, cik daudz sievas nosūta savus vīrus pie mums. Bet bija ļoti laba iespēja redzēt, kā bija ar vīru konferences. Aptuveni puses no biļetēm iegādājās sievas. Un tur jāsaka tā, ka sievām tas apzinātības un tas apziņas līmenis, viņš ir nedaudz augstāks, nekā tādam klasiskiem standarta Latvijas vīram. Kurš močie vienkārši. Jā, kuram ir vienkārši tik grūti izrāpties no tās savas garāžas. Un tad tur sievas palīdz, un ir pat tā, ka sievas sametās kopā, kolektīvi, viņas raksta. Mēs tā esam nopietni, mēs tā esam 6-7 dāmas, mēs gribam savus vīrus visus kopā aizsūtīt. Tā tas notiek. Diemžēl mums jābeidz mūsu saruna. Bija ļoti interesanti. Tātad pie mums šodien raidījumā Kā dzīvot tālāk viesojās vīru grupas evolūcija uzmanības treneris Oskars Grīslis. Paldies par sarunu. Paldies. Un arī izdzīvošanas skolas spečuki un apmācību treneri Oskars Špickovs, jā. Un Mareks Dombrovskis. Paldies par sarunu, un iespējams, ka mēs vēl kādu reizi tiksimies kādā no patriotu vai netik patriotu nedēļas. Noteikti tiksimies. Jā, paldies. Labi, paldies jums par sarunu. Visu labu.